Šī video mēs apskatīsim week 5 Lab Inheritance. Mums dots pāris bibliotēkas, kas mums jāizmanto šī uzdevumā. Mums arī papildus nekādas bibliotēkas šeit nebūs nepieciešamas. Mums ir dots, ka mums ir jāizveido persona, tad ir persona struktūra, kur ir 2 vecāki un 2 asins grupas alēles. Tad mums jāpanāk tas pats, kas ir paraudziņā, turklāt mums ir dota jau izvada. Šī gadījumā mums piemetīs 3 ģenerācijas, tātad pats cilvēks, viņa vecāki un viņa vecvecāki. Mums ir jāizveido tātad šis te mantojamība un jāatbrīvo atmiņa. Alēles mums jānosaka nejauši, bet vienlaikus ņemot vērā, ka ir nedaudz ierobežojumi. Tad šī gadījumā mums jāparedz 2 gadījumi. Kad tā ir pēdējā ģenerācija, tad tie būtu šie te vecvecāki, kuriem tālāk informācija nav zināma, līdz ar to ir jāizvēlās pilnīgi nejauši no visiem iespējamiem variantiem, kuri jau ir doti kā atsevišķa funkcija, random alēle. Un otrs variants, kad ir, piemēram, vecāks vai pats bērns, kuram ir informācija par vecākiem, un tādā gadījumā ir jāizvēlās no jau eksistējušajiem vecākiem. Mēs sāksim ar gadījumu, kad faktiski tā jau ir pati pēdējā ģenerācija, par kuru mums nekā nav. Tādā gadījumā mums ir jāpasaka, ka vecākiem ir norāde uz 0 un ir random alēles. Bet šī mirklī mēs redzam te parent 0, parent 1, bet mums trūkst pati persona. Mums ir pat ģenerācijas dotas. Tātad person, new person, ir malloc, size of person, jo mēs nevaram šī gadījumā tik viegli izreikināt, cik būtu jābūt atmiņai, lai izveidot vienu personu, mēs izmantojam size of komandu. Tālāk mēs dodamies uz pašu vietu, kur mēs piesakam, ka tam ir vecāki 0. Tad šī gadījumā mēs lietojam atkal bultiņu. Neaizmirstam, ka parenti ir 2, 0 un 1. Un mums jāpiešķir random alēles. New person, alēles, 0 ir random alēle. Un iekavas. Attiecīgi otru uzrakstam analoģiski šim. Par šo gadījumu mēs esam izdarījuši visu. Faktiski mēs jau varam return 0 samainīt uzreiz arī return new person un pievērsties gadījumam, kad mums jau ir kaut kas nedaudz vairāk. Tā, ja mums ir jāņem vērā jau eksistējuši elementi, pirmkārt mums viņi varētu vēl nebūt. Tādā gadījumā izpildīsies šis jau dotais kods, kurā gadījumā mēs no sākuma mēģinām izveidot parent 0. Tanī mirklī tiek samazināta ģenerācija, piemēram, no 3 atņemam 1, aizsūtam uz create family, pasakam otrai ģenerācijai, atkal nonākam līdz šai funkcijai, pirmai, nonākam pēc tam pie 0. Tad, kad mēs to esam izdarījuši, tad tikai mēs sāksim iet atpakaļ, ka otrai ģenerācijai mēs varam izveidot parent 1, un tad pirmai ģenerācijai varam sākt veidot parent 1. Līdz ar to šeit mums nedaudz neizpildīsies gluži tādā secībā, kā mēs varbūt esam pieraduši, bet ar rekursijas palīdzību mēs iziesim līdz pat tālākai ģenerācijai, atpakaļ uz nesenāko un atkal uz tālāko un atpakaļ uz nesenāko. New person, parents, ir parent 0. New person, parents, 1. ir parent 1. Pārbaudīsim
pareizrakstība, jā, iekrāsojas, tad visam vajadzētu būt kārtībā. Tālāk mums jāpiesaka aleles, bet te paliek jau nedaudz interesantāk. Ja sākums mums būtu diezgan skaidrs, kas ir jāraksta, tad ar to, kas ir otrā pusē, ir nedaudz grūtāk. Tas pats parent nultais paliks, aleles, un mums jāpasaka kuru. Faktiski šeit vērtības mums ir tikai 0 un 1. Bet mēs paņemsim random vērtību, tātad veselu skaitli, kas ir no 0 līdz atkarībā pēc standarta. Agrāk bija 32,000 un nedaudz, tagad jau tas ir 10 ciparu skaitlis. Tad mēs paņemsim šo skaitli un mēs izdalīsim ar 2, un atlikums būs tas, ko mēs izvēlēsimies. Jo jebkuru veselu skaitli, kad jūs dalīsiet ar 2, jūs saņemsiet atbildē tikai vai nu 0, vai nu 1. 0 gadījumā, ja nav atlikums, 1, ja ir atlikums. Ja mēs dalītu ar 3, attiecīgi būtu 0, 1, 2. Un to pašu izdaram arī ar otru alēli. Tikai parent 1. Tas pats random un dalīts ar 2. Pamēģināsim izveidot. Aizmirst semikols. Tad kaut kur ir daudz skaitlis izlaists. Un burtiņš kļūda. Tad, kad esam atkļūdojuši, ir sanācis palaist, mēs varam palaist pašu programmu un paskatīties, vai sanāk tas, ko mēs sagaidījām. Atceramies, ka tā kā izmantojam nejauši izvēlētas vērtības, tad katru reizi palaižot būtu kaut kas cits. Tad, kad esam to paveikuši, varam pārbaudīt uzdevumu. Tad redzam, ka pagaidām ir atmiņas noplūde. Tas tāpēc, ka mēs pagaidām neko neesam atbrīvojuši. Mūsu vietā ir tikai šablons atbrīvošanai, bet mēs redzam, ka pati veidošana mums strādā. Šī gadījumā sanāk, ka mēs iesim atkal no viena gala uz priekšu. Bāzes gadījums būtu, ja persona ir tukša, tādā gadījumā P būs 0. Un mēs varēsim pa taisno return uz pašu programmu, jo nav nekā ko tīrīt. Bet, ja mums nav, tādā gadījumā mēs varam iztīrīt atmiņu ar free family komandu rekursīvi ejot cauri visiem parent. Līdz ar to free family P norāda uz parents, nultais, un free family P norāda uz parents, pirmais. Un tas tīrīsies tieši tādā pašā secībā, kā izveidojās. Un beigās mēs iztīram P. Attiecīgi varam pārbaudīt, vai programma vēl joprojām veidojās un palaist pa jaunam pārbaudi. Tad redzam, ka visi smaidiņi ir zaļi, tātad varam pārbaudīt uz stilu kļūdām un iesniegt uzdevumu. Iesniedzot, neaizmirstam, ka ir jāieraksta vārdiņš yes.